Tautā mani sauc par Raskladušku. Esmu gulta, kas māka pazust, bet, kad parādos, mani nevar nepamanīt un nedzirdēt. Salocītu mani glabā telpu kaktos, aiz skapiem, uz skapiem, starp un zem mēbelēm. Ja mūsdienu viesnīcu matrači ir kā mākoņi, tad es esmu kārtīgs padomju inženiertehniskais joks, kas radīts no metāla rāmja un brezenta virsas. Mana atlocīšana ir smalks mākslas darbs. Tev bija jābūt uzmanīgam. Viens nepareizs satvēriens pie mana alumīnija rāmja un tavi pirksti ir iespiesti manos dzelzs skāvienos. Esmu iemācījusi vairāk piesardzības nekā jebkura darba drošības instrukcija. Kad beidzot stāvu uz visām 3 kājām, es izskatos pēc miera iemiesojuma, bet tas ir tikai sākums. Zini, kāpēc visi zināja, ka tu naktī gultā pagriezies uz 2 sāniem? Tāpēc, ka manas niknās tērauda atsperes nekad neklusē. Es neesmu parasta gulta, esmu mūzikas instruments. Katra tava kustība tiek pavadīta ar griezīgu metāla koncertu. Pat kaimiņš aiz sienas zina. Pie tevis beidzot ir atbraukusi tante no Rēzeknes. Mana lielākā viltība ir mans brezents. Sākumā tas ir stingrs, bet ar laiku tas izstiepjas, un tu lēnām iegrimsti manā vidū. Nekad nemēģini man apsēsties uz pašas malas kādā galā. Es esmu kā šūpols. Tiklīdz tu uzliec visu svaru uz malu, otrs gals rāpjas debesīs, un mēs abi ar troksni piezemējamies uz grīdas. Esmu iemācījusi tūkstošiem cilvēku sēdēt tieši centrā. Es neesmu neiznīcināma, bet esmu ļoti sīksta. Ja mana sirds, brezents, saplīst, saimnieks vienmēr atrod kādu striķi vai vecu sagu, lai mani salāpītu. Tagad daudzi mani kolēģi ir devušies pensijā, uz dārziem un balkoniem, bet es gozējos muzejā, tikai reizēm izlaižoties pilnā garumā.